Alfrēds Dēblins, Berlīne, Aleksandra laukums. Berlīne, Aleksandra laukums ir viens no ievērojamākajiem lielpilsētas romāniem pasaules vēsturē. Tā darbība risinās 1920. gadu Berlīnē, trauksmainajā un haotiskajā metropolē. Romāna galvenais varonis ir transporta strādnieks Fricis Bīberhofs, kurš nesen atbrīvots no cietuma un vēlas dzīvot godīgu dzīvi. Taču Berlīne atkal un atkal stājas viņam pretī, liekot piedzīvot vienu neveiksmi pēc otras. Šajā romānā pirmo reizi vācu literatūras vēsturē izmantots kino stils, īpaša jauna valoda, kas atspoguļo lielpilsētas dzīves tempu. 2002. gadā veiktajā aptaujā Berlīne, Aleksandra laukums tika ierindota starp 100 ievērojamākajām grāmatām literatūras vēsturē. Grāmata 2 reizes ir tikusi pārcelta uz kino ekrāniem – 1931. gadā kā filma un 1980. gadā kā miniseriāls, ko režisējis izcilais Rainers Werners Fassbinders.